Šodien es tikos ar kaut kur 20 uzņēmumiem. Apmēram tikpat, principā pirms tam bija zvani, bija video tikšanās, un kāds ir mans secinājums, ar kuru es gribu padalīties. Ka lielākoties tā aina kopumā ir ļoti laba, jo es tikos gan ar maziem, gan vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem, gan tiem, kuri tirgoja ļoti ilgi, tie, kuri ir atpazīstami, gan tiem, kuri ir tikai gads, kuriem ir 5 gadi, ja? Kuriem labāk iet, kuriem varbūt netik ļoti labi, bet kopumā es varu teikt, ka hei, tā situācija ir laba. Bet tagad parunāsim par to, kāpēc es gribu šo tēmu, kur ir vislielākā naudas noplūde tomēr, un tā ir komunikācija. Jo es saskāros arī ar uzņēmumu vadītājiem, tieši tā īpašniekiem, kuri telefonu sarunā, tad, kad tu viņiem piezvani, uzreiz jau tā attieksme ir zināmā mērā agresīva, tonis, balss intonācija, pilnīga neieklausīšanās, neizpratne, nevēlēšanās par to dzirdēt. Un te es varu teikt, ka tie uzņēmuma vadītāji vai tie darbinieki, ja, vienalga tajā brīdī, kad kāds piezvan jums uz uzņēmumu un neatkarīgi no jūsu lomas uzņēmumā, tajā brīdī, ja tiek saņemta šāda veida attieksme, šāda veida tonis, šāda veida neieklausīšanās, tad ticiet man, ka jūs esat to uzņēmumu vidū, kuri zaudē vislielāko naudu. Dēļ sliktas, nekvalitatīvas, neprofesionālas komunikācijas. Un te ir stāsts, ka tajā brīdī, kad kāds piezvan uz uzņēmumu, un nav svarīgi, vai viņš kaut ko grib pārdot, vai viņš vēlas sarunāt, teiksim, ar jums konsultāciju, vai viņš vēlas piedāvāt kādu sadarbības projektu, vai viņš ir esošais klients, vai tas būs potenciālais klients. Nav svarīgi, kāds ir šī cilvēka zvana mērķis. Pat tad, ja tur otrā galā, hei, varbūt tas piedāvā un vispār neinteresē. Tik un tā ir svarīgi, kā jūs komunicējat. Jo jūs varat mājās ar draugiem, radiem paziņām komunicēt, kā jūs gribat, tā ir jūsu izvēle, tā ir jūsu atbildība. Bet tikko, protams, ja tu gribi, lai tavs uzņēmums vai tava komanda, vienalga, vai tie mēģi, kas ir uzstāv, jūs gribat būt veiksmīgi, tad pievērsiet uzmanību, kā jūs komunicējat, un sāciet lūdzu paši uzņēmuma vadītāji un īpašnieki. Šis varbūt aizskars, bet ticiet man, jo jūs nezināt, piemēram, šodien piezvanīju vienam uzņēmumam, telefonā parādās otrs uzņēmums, pilnīgi ignorants, hei, no sērijas, ko tev vajag? Es jau saprotu, tas ir tavs darbs, mums neko nevajag. Es domāju, ka man te kurjers piezvanā, tu man tagad piezvanīt, tu man traucē. Es nepārspīlēju. Ok, viss. Laimīgi ceļi. Pēc tam es paskatos firmas LV datubāzē uzņēmumu reģistrā, vienu uzņēmumu, otru uzņēmumu, viens uzņēmums. 3. gadu krīt apgrozījums un arī peļņa, bet vēl tur plusā. Nezinu, kāds būs 25. gads. Otrs uzņēmums principā jau 24. gadā ir aizgājis krietni mīnusā, krietni strādā ar kapitāliem zaudējumiem. Lūk, saskan tas, ja? Šāda veida komunikācija, tas ir uzņēmuma veids, tas ir uzņēmuma stils, tā ir uzņēmuma seja galvā. Varat piekrist, varat nepiekrist, bet tā ir patiesība. Tur pa lielam jūs nekādā veidā nepārliecināsiet. Un tas ir skumji, jo, piemēram, jāizzvanīja ar citu mērķi, jāizzvanīja ar to, ka piedāvāt uzņēmumu bezmaksas konsultāciju, vienkārši paskatīties, kā viņi izskatās šajā internetu vidē, kāda ir tā digitālā klātbūtne, kādi ir tie spēles noteikumi un viss. Bet tu saņem pretī zināmā mērā tādu kā agresiju. Ok, viss, paldies, veiksmi, jā, patiešām, lai izdodas pieliek zvanu. Bet te ir vēl viena nianse. Es esmu arī ikdienā varbūt potenciālais klients, un es noteikti, pat ja mani interesē tas produkts vai pakalpojums, es noteikti nesadarbotos ar šādu uzņēmumu. Es nepirktu un neieteiktu arī draugiem, radiem, paziņām visiem pārējiem. Lūk, kur ir tā atbilde, kur tu uzņēmums zaudē
savu naudu. Padomā par šo. Vēlies pastrādāt, vēlies šo mainīt, rakst privāti, tiekamies. Saglabājiet, spiediet patīk, dalieties, citādi visādi, lai viss forši, lai izdodas.